Šodien 24. gada 27. augusts. No Rīgas esam braucis 111 km pa Grants ceļiem, dažādiem meža ceļiem līdz šejienei. Vieta ir Blankenfeldes muiža un turpināšu ceļu pa Tetu. Tas būs mans šīs nedēļas ceļojums. Tieši 5 vakarā esmu ieradies pie Blankenfeldes muižas, pie Lietuvas robežas, kur sākas Tet maršruts. Un virzīšos pa Tetu maršrutu dziļi iekšā Lietuvā. Mēģināšu aizbraukt līdz Baltkrievijas Polijas robežai. Iebraukšu mazliet iekšā Polijā un tad atpakaļ caur Daugavpili uz māju. Tāds ir plāns. Vielas cenas patīkami pārsteidz. Esmu izbraucis pa Lietuvas Tetu, Grants, asfalts Grants. Beidzot esmu atradis pirmās naktsmājas pie ezeriņa. Saucās Wild Camping. Labrīt, ir sācies jauns rīts. Pulkstenis ir 7. Jādodas ceļā. Šeit mans kempings. Braukšu tālāk pa Lietuvas Tetu. Vajadzēs kaut kā saremontēt. Viņš vienkārši mums sadalījās pa detaļām. Nu, kaut kā tā. Un man viņu vajag sastiprināt kopā, lai viņš ciešāk turās. Savādāk es varu palikt ar sašļukušu telti. Būs pat traka. Nu, tātad šodien paredzēts braukti. Man ir pa Lietuvu apmēram 200 km. Tā pa šo maršrutu apkārt Šauļiem. Nu, redzēs, ja tikšu tik tālāk arī labi, ja tikšu tālāk vēl labāk. Zaļas teikas, superīgi izskatās iespaidīgi. Tik liels koku celtnis un tik skaists guļbaļķinis. Tas ir nesen celtas, viņas nav vēsturiski senās. Ceļmalā. Tur skaists dīķīts. Opā, ceļmalā aug skaisti āboli. Pilna zem piebrust. Nu kā tu nepacienāsies? Garš. Pareizo ceļu ar īstajām stūrēm, pareiziem paļķiem. Grāmatiem ir daudz, jā, tagad iekļūt superīgi forši ceļu ceļu. Mierīgi pabraukt. Grāmatiem, protams, ir kārtīgi atbraukt. Tur nav radara nekāda. Oj. Jā, teiks tā, vienu roku atturēt. Ir vēl jāmāk, te kaut kur ceļam jāmāk. Izskatās pēc kosmiskā kuģa tāda. Upes šķērsošanas vieta. Tiltiņš arī ir. Mašīna arī var pabraukt. Bet interesantāk jau, protams, būtu izlaist caur upi. Šitam citu lietu, šitam upītes vārdu šķērsot. Redzējāt? Rīku cauri. Tādi arī naudiņi. Visi kotām vagām. Uz paši. Jots. Te nav jāmāk nostūrēt. Kā man te būs, ko es varēšu tikt cauri. Mēģināt.
ar vienu roku diezgan interesanti. Oba, oba. Jā, viens. Opa. Tas bija labi. Kāds akmeņu krāvums vai kaut kāds ceļš domāts. Nevar saprastīs, bet tā kā te ir vesela kaudze rindās sarindoti ar šīm šos upelis. Tā jāpiestāj. Pusdieniņas uzēdīs pie reizes. Daudzās savās vietās es pamanīju, kad ir krēsliņi un galdiņi, bet nekur īpaši nevar sastapt vietas ar jumtiņiem. Tā tāds skaists iespaidīgs tilts. Tas sadalījās. Šitais ir čeliņu terrain. Tas ir tātad tas. Šitais chicken line, bet tur iepriekš apakaļ palikās parastais laukceļš, kur ir kaut kāds izskatās labi. Sameta šķērsām pār visām trijām risām. Bet nu veiksmīgi. Tā, nu ja šeit ir salīs, tad tiešām ir ko darīt. Jautrības gana daudz. Nu tā, esmu ieskīdis. Gribēju apbraukt šito. Neesmu bedri, bet iegāzos, saķēros ar viegli. 37,452 km spidometrā, bet kopš Rīgas ir nobraukti 612 km. Esmu atradis foršu jauku vietiņu ar peldvietu un stāvvietu. Mēģināšu sataisīt lādētāju. Pagaidām es dodos tur šeit gulēt. Rīt mēģināšu saremontot. Pabrokastojos un sāku taisīt lādētāju, kurš man nestrādā. Mazliet izjaucu viņu ārā un atradu vainu. Reku šeit, šitām te mazais polītei, šis ir augstais lodējums. Ja viņu pakustina, var redzēt, kā viņš kustās. Nāksies salodēt šeit uz vietas meža vidū. Lodēsim auto lādētāju, kuram ir augstais kontakts, augstais lodējums, un viņam ir, šitien var redzēt, šitais te lodējums ir atlūzis no vibrācijām un kustās mazliet. Mēģināšu pielodēt tūliņā šito. Un izmantošu tādu specifisku lodāmuru maziņu, ko uzsildīšu uz gāzes degļa. Jā, izkusi. Otrais mēģinājums ar telts mietiņu. Mēģināsim viņu nokarsēt. Un tad ar tā palīdzību pieskaršos pie alvas, pie atlūzušā lodējuma. Un tad teorētiski alvai vajadzētu sakust un salodēties. Nu tā. Es šeit uz plates pie tās spolītas kājiņas uztinu vadiņu ļoti smalku. Mēģināšu viņu tagad pielodēt kaut kādā veidā, jo savādāk es neredzu variantu. Trešais mēģinājums. Ziedošu savu superīgo nazīti. Vai viņš jau sākams.
Man šķiet, ka man izdevās. Par cik man nav nekāda hermētika. Vienīgais veids, kā es varu saprast, kā viņu tagad nostiprināt, lai te viss neļurinās un nekratās, un lai vēlreiz neatplīst vaļā. Izmantosim košļani, lai fiksētu, stabilizētu šīs detaļas, radio detaļas kustību. Es ceru, ka košļane būs ok, kas šobrīd ir mīksta, pēc tam viņa mazliet sacietēs un spēs noturēt vietā šo spolīti, lai viņi nekustās, nevibrē. Opā! Ielipinās viņu tur smuki, lai viņa stāv savā vietā. Un tās salodētais vadiņš ar to kāju, es ceru, ka viņi noturēs savā vietā, kā vajag. Nu tā, patiesības mirklis ir klāt. Skatāmies, kas tur notiekās. Ņemam telefonu, spraužam iekšā. Uhoj! Lādē! Lādē! Viss kārtībā, dodamies tālāk ceļā. Es domāju, ka tec tagad iet jau pa autobānu. Izrādz liek šeit brauc. Tiešām, tec pa autobānu. Jābrauc no. Ar to. Nu labi, tie bija tikai 800 metri, tad bija interesanti vadināties pa autobānu. Normāla grantene. Nu, kaut kā tā. Pār laukiem, caur grantīm, krūmos iekšā. Kārtējā upes šķērsošana Eiropā. Pa šoseju saucamo granteni, un te pēkšņi neviens paceļās. Un rezultāts šāds. Labi, ka nesējā. Pirmo reizi dzīvēju sagadījies, ka es braucu pa kokuru lauku. Izskatās forši. Kaut kāds vagas te apakšā laikam vajag krata. Bet cik tā tur būs, tas ir jau. Lietuvā tikai grantens, bet es šeit redzu fantastiskākos meža ceļus ar čērņām, ar visu iespējamo, kur ir kārtīgi ko pavingrot, pasvīst. Manis kāds ir braucis. Ceru, ka es būs satikšu pa ceļam, ko braucēju. Redzu, ja pa nospiedumus aizvien svaigāk paliek un svaigāk. Šis ceļš man patīk. Grants ceļi normāli. Lapjā laikā te varētu būt vispār izaicinoši izbraukt. Es braucu ļoti sausā laikā, jo vietā ir veļķītas, kas redzamas un dumītas. Var redzēt, ka citas polējušies. Atkal tās grantenes. Visur tikai grantenes. Laikā te toči ir ko dara. Šeit koku, bet visur ir uztaisītas jau taciņas. Izskatās dažās jās pat izpļautas, kur forši ar apbrauc viņš viss nogāst tos kokus.
pilsētiņā. Un tikko uzpildīja degvielu, brauc ar pilsētiņā un pēkšņi parādījās kliķis motorā. Manuprāt, es zinu, kas vaina. Iespējams, kad ķēdes spriegotājiem apstarītai gals nomūtas. To es tuliņās mēģināšu noskaidrot. Ceļu pats māju, šodien paņēmu servisā brīvdienu, bet atļāva man izvēlēties atslēgas, pat ietēju balts tīras cimdiņas un tikšu pie visiem instrumentiem, mēģināšu kaut ko sadarīt. Tā. Spriegotājs izņemts ārā, re, kur atsprītas gals ir iekšā, re, kur šitījā spriegotājā. Un tātad man vajag dabūt, re, kur šito atsprīt ārā no šejienes, uztīt jaunu, uzkarsēt jaunu galu ar to degli un likt apakaļ iekšā, un viss būs kārtībā. Redz, ka ir tas mazais sučka, kas nolūzis šitāds, kad ir kriksīts. Nu tā, spriegotājs ir gatavs, nepagāja ne stunda, ka viss ir sadarīts, re, ka viss darbojās. Čik, 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 redzat? Hopā, puļķis izlec ārā, ķēdi nospriegojas. Tā tam jāstrādā. Atkal kārtējais patiesības mirklis, 5 vakarā. Ķēdes spriegotājs ir ielikts iekšā, darbinam. Kļūst kā puķīte. Ahai! Ideāli! Atkal kārtējā upes šķēršošana. Tāda normāli, viss pārbrauc tai upē pāri. Bet zābaki viss pusē slati. Nu, otra vieta nožā motors arī izpildīt. Šitā zābaki viss fiksē, izvirka. Te ir 4 centimetri dziļums bija. Ok, upi, laižam lejā. Iespējams, ka dabūs kaut kur tur nakšņot. Tā, par lietus grantnēm. Jā, protams, viņas ir, bet, manuprāt, viņas knapi ir 15% no tā vispārējā, kas ir jaukā un labā. Šādi ceļi ar izskalojumiem, smilšu ceļi mežos, kamieļa, muguriņas tādas, kādas 3 km garumā, kur vienkārši pa 45 ātrāk, kas nevar pabraukt. Līdā pa gaisu, viss mocis un viss man. Tālāk atradu pavisam jauku vietiņu. Speciāli norādīt peldvieta, ugunskurvieta, jumtiņš virs galvas. Sūnīts tev uz vietas. Vietējie peldās. Kāds pa pļāžu, ej to nost. Tā tik ir pļāža, to es saprotu. Rīgas ir nobraukti 880 km. Pirmdienā apmēram 200 nobrauc, otrajā dienā 400. 600, šodien sanāk jau gandrīz 280. Labrīt! Wow! Kas pa miglu? Austrīts. Fantastiski saulīte tur tālumā ceļās virs mežiņa. Peizāža. Piektdiena, 30. augusts 24. gada. Esmu pabrokastājis, nomazgājies. Laiks doties ceļā. Paldies foršai vietiņai par jauku uzņemšanu. Pēkšņi skatos panda ceļmalā. Gandrīz trāpīja virsūšai. Tā. Nu tas sāksies. Te vajadzēs nelielu ieskrējienu. Un nes cik tālu iet, tās sņūs. Rīga Racing Sport. To viņās pasasnies, ko izdarīt Honda. Kāpniņš tāds normāls, smilts ļoti girdenas, šķidras, pūstošas. Kā uz kalniņš, pūstošajām smiltī. Nu, iepriekšējais izdevās ar trešo robu pilnu ručku līdz augšā aizgājis poledus. Pasīsimies, kā šeit iet. Te vajadzētu laikam pārsteigties, kas nērēts. Perfektum. Te viss ir vienās pūstošajās smiltīs. Un tad normāli viens aiz otra kalniņš un smilts, kalniņš smilts. Ir forši.
Fantastiska arī, super fantastiska kempinga vieta. Cilvēki atpūšās, čilo, ezeriņš. Te nedaudz zem 100, te nelielajā bedrītē izsit amīšus cauri aizmugurējos ar visām smagajām paunām un pazaudēja somu, kura bija piestiprināta šī vietā. Acīm redzot, somu uzsit pa sprādzi un atsprādzē. Man patīk, bet šītais te pūderis plūstošās smiltis, tās ir izaicinoši, jo, nu ko, man viņi turies. Pulkstenis ir 11 kapekām, esmu sasniedzis Polijas-Lietuvas robežu. Mana brauciena 4. diena, esmu ieradies pie Polijas Niki. Es tiks iekšā Polijā. Nopeldēties baznīcas svētajā ezerā. Labs. Pēc foršas peldes man ir pusdienu pārtraukums. Es apstājos pie tā svētā ezera baznīcas stāvlaukumā, un kopš Rīgas ir nobraukti 998 km, tas ir gandrīz 1000. Un šis man būs šī ceļojuma tālākais punkts, un no šī brīža es atgriežos mājās caur Daugavpili. Tik tuvu piebrauc, te jau ieies te baznīca arī iekšā, jo tas būs gadu skaitlis, kurā viņa celta. Lietuvā, un spriežot pēc šīm te uzlīmītēm, kas salipināts virsū, tās ir tikai poļu, Moto-Adventure Camping Soduro, poļu, tikai poļu, jā, kaut kāds varbūt, ko arī nezinu, kas tas, offroadi. Nu, kā redzams, vēl čehi bijuši, lietuvieši, kaut kāds VR, Moto.com, nezinu. Nu, te neviens no Latvijas nav uzlīmējis nevienu novelkamo bildīti. Nu, lūk tā. Baltkrievijas robežu punktā. Tālāk ir aizliegts braukt. Viss ir norobežots mežu ceļi. Tātad jāiet tripā un jābrauc uz Daugavpili. Sakot, braucu no tās Baltkrievijas robežas projām, pa Grantenu laižu tur. Skatos priekšā kaut kādi 100 metri, ieraugu mašīnu. Robežsargu džips stāv, jau nāk ar ieročiem uz ceļa virsū, kaut ko sāk platīties. Uzmet acis navigācijā, ieraugu. Man teica aiziet pa kreisi tagad, tūliņās, pa bremzē, pa mēmiem. Fiksi iekšā krūmu. Un pilnu gāzi. Tagad es esmu kaut kāds aizskrējis projām, kad 5 km pa rītīgi traku tādu necaurbraucamo grunti, smilti tādu irstošu. Ceru, ka viņš šeit nelikšies iekšā ar džipiem un nemeklēs mani, bet šitais bija jautrs piedzīvojums. Arī tādi posmi. Teorētiski iet tur pa rezervātu, bet tur nevajadzētu laikam braukt. Tāpēc nācies turpināt ceļu pa šītā teāpti. Brauc pa zaķi. Ritīgi sabijos. Tiešām nodomāju, ka tā ir īsta lietuviešu panda. Minūti gaidu. Puteklis nesēžas vienkārši. Aizbrauc pretī mašīnu un tas puteklis vienkārši stāv. Lieliem močiem te aizliegts. Guļvietā pie ezeriņa. Spidometrs man rāda, ja iet pa apli tātad 1188. Atņemam 880 to, ko es vakardien biju nobraucis līdz vakardienai. Kopā sanāk 308 km šodien es nobraucis. Brauciens bija diezgan smags. No Polijas robežas pa Tetu, caur Druskininkai tur un caur dabas parku un liegumu. Tas bija diezgan smags. Iemaldījos beigās smiltīs, kur Tets aizgāja iekšā tajā parkā, kur nedrīkst braukt. Es vilku pa stigu, kur ir atļauts braukt, bet grima iekšā pamatīgi, gandrīz līdz asīm. Hondiņu es pamatīgi nomocīju,
tur kādu stundu nopēros pa tām smiltīm, kamēr caur stigām tiku apakaļ ārā uz kaut kādu tuvāko ciematu. Tur gāja baigi grūti. Nu, tā diena pagāja. Bet jūtos diezgan žirgts pēc peldes šai foršai ezeriņā. Un gatavojamies atkal rītdienas startiem. Labas rītās! Braucu pa kaut kādu ciematu, beidzot pie vienas Maksimas satiku lietuviešu čaļus, kas brauc ar endūrām, arī kaut kur ceļā, bet без коферiem. Ну, что у вас случилось? Смотри, вот шестигранник нужно, вот такой, Конечно, есть такой. Сейчас сделаем. Aiz Viļņas virzienā uz Rezni tiešām tikai krantenes un asfalts pagaidām. Šitais ceļš man patīk daudz labāk nekā grāmatas, protams. Sākat noņemt sevi ieliek telefonu maciņā, vēl braukt un tad simtiņa šīkā, meža ceļu ir fantastisks. Trāpīja krūmos. Labi, ka tā. Bija jau. Man te gadījies. Tur grāvīts vēl gadījās maziņš. Jo te sazarojas daudzāk ceļi, kamēr lūrēja navigācijā, tikmēr trāpīja izrotāts ar Jāņa zālēm. Labi. Nu, šitajā krustojumā kaut kā sanāca iepļaut pa taisno šitien. Reka vīle. Atmetos pret dubļakaudzi un pārledzoja pāri reku šitien te pa krūmiem šitajās te lakstos iekšā. Bet viss veiks.
Tehniku čaļus rekord gājis 850 un tēnerīti. O, 2 gabali lejušu čaļi Ignalīna. Sēsdiena visi brauc močiem. O, kā vajag ceļot. O, tā ceļotājs satiku. Čāpā. Kamēr skatījos uz skaisto māju, tikmēr esmu nos no ceļa. Ojajaj. Vajadzēja tad braukt tur. Tad kaut kā izšāva pa taisnu. Te jau es nevienīgais esmu laikam trāpījis pa taisnu. Kaut kā nav. Ļoti tuvu. Un nekā tālāk braukt aizbraukt. Beidzot tuvojamies mājām. Priekšā vēl tāls ceļš pa Tetiņu līdz Rīgai. Kopā no Rīgas līdz Polijai pa Tetu un atpakaļ pa Tetu līdz Latvijas robežai šobrīd ir 1542 km. Vēl priekšā ceļš līdz Rīgai. Sāk līt pretīgs laiciņš, tāds līņā apmācies. Nu, uzvilku lietas drēbes, tā cimdiņas naiziet. Jā, brauc pa Latvijas Tetu. Pulkstens jau vakarā ir ar 7 gandrīz. 170 km ar šo bāku ir izbrauks, lampiņu mirgo. Nezinu, kā es tikšu līdz benzītankam, bet centīšos līdz Krāslavai. Kuru pusi braukt ar tukšu bākā, viss salīs, slapš. Kāda man superīgi cimdiņi, jaciņa, bet nu tomēr esmu slapts, bišķiņ sit cauri jakai. Kas par laivi? Atrast degvielu. Ja rāda tukšu bāku jau 50 pārdīs. Cenas ir katastrofāli augstas līdzinoši lejšiem. Bākā sagāja 7,17. Bāks tilpums 7,5 litri. Tātad, kad 3,7 grami bija palikušies vēl. Tas atķelējuši. It kā tak šiebrauc Latvijā, bet ir Deutsche. Numuri visur. Re. Mani sagaidīs Rēzekne, būs silts naktsmājas, izgulēšos, tad domās tālāk, kur rītdien darīt vai pa Tetu braukt, vai pa šosei mājās. Tagad bliežu pa šosei līdz Rēzeknei no Kārsavas krāsta. Tā, esmu ticis līdz Aglonas baznīcai. Vakars jau tuvojas noslēgumam. Tā tikai daži kilometri līdz Rēzeknei. Esmu ieradies Rēzeknei pie Janča, mana drauga, kurš brauc ar tādu foršu askoniņu. Ārā baigā tumsiņā ir, un mans spidometrs rāda šobrīd kopējo nobraukumu 38,560. Braukam no Rēzeknes pa Lubāns Mikājam. Sākas trakais Latvijas pēc visām stūrītiem, dubļiem, tūmiem. Latvijas pēc ir briesmīgs. Viss aplicis, tādi gaģi, visas dubļi. Esmu ieradies Rīgā. Esmu ieradies 6. dienas vakarā mājās pēc garā ceļojuma. Kopumā nobraukti kilometri būs jāsarēķina.